Čau visiem festivāla straumē! Šodien es jums stāstīšu par komētu. Ne jau par to, kas galaktikā tur augšā, bet gan par festivālu komētu, kurš šogad pirmo reizi norisinās Daugavgrīvas cietoksnī. Festivālā komēta apmeklētāji bija ieradušies ļoti krāšņos tērpos. Tad nu lūkojam, cik galaktiski krāšņi tie bija. Šis viennozīmīgi ir viens no garākajiem festivāliem, kurš risinās veselas 4 dienas. Tad nu noskaidrošu, cik stundu nav gulējuši tā organizatori. Pēdējās 48, 4 stundas es gulēju. 36. Pēdējā nedēļā man labi jāsanāk 2 stundas naktī. Nē, es esmu katru nakti pa 2–3 stundām gulējis. Un mēs turpinām. Ja nu šajā nedēļas nogalē jums nav plānā doties pozitīvajā virzienā uz Salacgrīvu, tad ir vēl citi festivāli, uz kuriem doties. Šajā nedēļas nogalē dodies uz Cēsīm, jo tur jau 10. reizi notiks Cēsu mākslas festivāls, kurā varēs baudīt nevien mūziku, bet arī kino, teātri un citas mākslas. Žēl gan, ka Kurzemes hercogiem Ketleriem nebūs pašiem iespēja paviesoties sava laika mūzikas festivālā Bauskā, bet mūziķiem būs pašiem jāiztēlojas, kā bija tad toreiz. Ar ļoti krāšņu koncertu noslēgsies Jūrmalas festivāls, kurā uz galvenās skatuves kāps pats Aleksandrs Antoņenko un klavieris starp citu spēlēs bijušais ekonomikas ministrs Daniels Pauļots. Savukārt Daugavpilī norisināsies cīņas starp Krievijas impēriju un frančiem. Ok, iznākums jau ir zināms, bet tur piedalīsies arī baikeri un sikspārņu vērotāji. Jā, tas tiešām ir festivāls. Uz kuru festivālu doties, jums katram jāizlemj pašam, bet mēs, festivāla Strauma, dosimies šo trešdienu uz Spīķeriem, kur katru nedēļu trešdienā notiek kāds īpašs pasākums. Šoreiz tas būs Kāļa Kazāka un Anetas Kozlovskas koncerts, kurā viņi sniegs nevien brīnišķīgu performanci, bet mēs arī ielūkosimies gan tā tapšanā, gan arī aizkulisēs, gan arī pašā koncerta norisē. Viena nedēļa ir par īsu, lai jums parādītu visu to, kas notiek Latvijā festivāla dzīvē. Tāpēc mēs dodamies uz festivāliem, lai jūs informētu par to, kas notiek nevien pašos festivālos, bet arī aizkulisēs. Tāpēc pieslēdzies LMT Straumai un uzzini vairāk!